Kas notiek, ja kopā sajauc dažādas vielas, kuros augļos un sulās ir visvairāk glikozes, kā mājas apstākļos pagatavot šokolādi, kā atminēt krītošās sviestmaizes noslēpumu un kā veidot zīmējumus pienā, to visu savos eksperimentos un pētījumos rādīja Daugavpils novada skolēni. Pat laban Latvijas skolās norit jauno vides pētnieku fóruma Skolēni eksperimentē pirmā atlases kārta, taču jau martā labākie skolēni ar saviem darbiem dosies uz Rīgu. Šogad eksperimentēt gribētāju bija samērā daudz. 11 pētījumus aizstāvēja skolēni no 9 novada izglītības iestādēm. Kuplais dalībnieku skaits šogad pierādīja, ka fóruma ideja kļūst arvien populārāka. Skolēni bija ne tikai gatavojuši savu pētījumu, svarīga bija arī uzstāšanās un eksperimentu prezentēšana. Savukārt lielākie līdzjūtēji skolēniem, protams, bija viņu skolotāji. Konkursa dalībniekus vērtēja kompetenta žūrija. Veikt skolēnu darbu izvērtēšanu žūrijai šogad bija samērā smags uzdevums, jo visi skolēni bija pacentušies godam. Īstenībā eksperimenta, protams, bija diezgan daudz, bija no kā izvēlēties, un viņi praktiski neatkārtojās. Interesanti ir tas, kas ir ikdienā katram mums varbūt saistošs, tie ir eksperimenti ar pārtiku, lai mēs saprastu, kas ir veselīgāk, kas ir lietderīgāk. Protams, ir jautājums tas, cik paši skolēni savā vidē saviem klases biedriem, skolas biedriem izstāsta, cik ļoti šie eksperimenti un šie rezultāti ir pielietojami dzīvē, cik viņi ir labāki, varbūt tās viens pārtikas produkts no otra un tam līdzīgi. Viens no vērtēšanas galvenajiem kritērijiem, protams, ir pētījuma vai eksperimenta aktualitāte. Ļoti daudz, ko mēs varam atrast mācību grāmatās, ļoti daudz, ko mēs redzam internetu vidē, bet būtiski ir arī tas, cik ir tas eksperiments interesants apkārtējai sabiedrībai. Jo ir eksperimenti, kur var redzēt no auditorijas, kad visi ļoti uzmanīgi klausās, seko līdzi, un ir arī tādi eksperimenti, kas nepiesaista uzmanību gandrīz nemaz. Uz Latvijas vides konferenci prezentēt savu eksperimentu tika virzīts Sventas vidusskolas skolēnu Valentīna Meinerta un Arvīda Rudāna eksperiments Lidojošais brīnums. Konference notiks šī gada 14. martā Rīgā. Konkursā 2. vietu ieguva Sventas vidusskolas 5. klašu skolnieču Viktorijas Ivanovas un Ainas Zubrovas eksperiments Sviestmaižu likums, bet 3. vietu sadalīja Vabolas vidusskolas audzēkņu Emīlijas Kropas un Elīzes Skrupskas eksperiments Nē-enerģijas dzērieniem un Zemgalas vidusskolas eksperiments Glikozes noteikšana dažādās sulās, kuru veica Denis Ziļs, Igors Jaņevičs un Maksims Pastejevs. Eksperti ierosināja piešķirt arī veicināšanas balvu Skrudelienes pamatskolas 2. klases skolniecēm Evelīnai Kursītei un Kristīnei Ļahai par eksperimentu Uzpūtīgā pudele. Žūrija aicināja arī citus skolēnus dalībai konkursā un iespēju eksperimentēt, pētīt un izzināt vidi arī turpmāk.